OptiBet hokeja līgā šajā vakarā varam noskaidrot pirmo finālistu sērijā starp Zemgali un Prizmu. Tagad iespēja Vītols doties priekš. Vītols pats izdara mētienu, izdodas. Auziņam tik galā ar Prizmu un ieties gūs pie Prizmu sargātāju vārdu. Pagaidām, ka Zemgali vienīgos vārdus skaits, ka vairāk no sērijā gūs ir sērijas pirmajā mačā. Kad divu vārdu tika gūti lielajā spēlē, kā vairāk spēle nopelnīja Edijs Raknis. Bīstams situācija Bjausis sargātājiem vārdiem un izdodās Zemgalei atklāt spēles rezultātu 1-0, kad vēl jāspēlē 17 minūtes 4 sekundes. Un kā tu līdz hokejs nostājošies bija Zemgales aizsardzības zonā, tagad iespēja Gricīnskim iesno pretinieka aizsardzības zonā. Metiens, bīstams situācija un Jānis Sausiņš pagrieziena raidījuma tālu garām. Roti neizdodās garībā aizsniegties, bet tas izdodās Edgaram Dīķim. Divi spēlētāji jāatmanās labi iespēja no Reika. Vārtu priekšā nepasā izdarīt, bet tagad kādi izdodās Krīstamam Roķim panāk 2-0, kad vēl jāspēlē 11 minūtes 53 sekundes. Un tiešām ļoti labs spēles sākums. Jāgalniekiem. Lamberts paspēl Liepam. Metiens Lieps izvēlē vēlreiz metiens, kas par iespēju bija Kristaram Bormanim. Karaša saspēlējās ar Dīķi. Uzstāvs priekš labi iespēja Jāgalniekiem. Mamikols izstāv pretinieka aizsardzības zonā. Paspietu ripu metiens vārtiem un nosājušies tagad Jāgalnieki. Spēles kā vairākumu izspēlē. Tā ir pie Millera. Spēcīgs metiens no zilās līnijas vārtī. Ar Cāksnes metiens no zilās līnijas un par taisno. Ripa ieldoja pretinieku vārtos. Iespēja Zemgalei doties Prizmam Bernhards. Doties metiens Maksim Šaroko izpildībā un Ričards Bernhards izmanto atākošo ripu savā labā un gūs savai komandai 4. vārds šajā spēlē un arī 5. sev šajā sērijā. Neilgan saspēlēties pa perimetru Gricīnskis. Pastiedroja bīstams situāciju, kas par iespēju bija Renardam Čeradam Alksam gūt savus 2. vārds šajā spēlē. Millers. Labi 7. metiens vārtiem vārti. Kristers Bormans skatiskajā mazākumā precīzs metiens tālajā devītniekā. Arī viņam laba vārtu garša, laba vārtu oža. Tagad iespēja Jāgalniekiem doties prezidentumā. Iespēja Vītoļņam. Labi situācija vārtu stāps šoreiz. Izdodās apliecināt Gatim Gricīnskim savus izdarības iezīmes tieši iemetien aplī. Brakmanis, spēcīgs Brakmaņa metiens un vārti. Jā, Ripa ir vārtos pārliecinošs tiesneša žests. Kārtīgi iešautu Redijs Brakmanis un realizēts skaliskais vairākums. Iesaikums bīstams situācija Millers. Un ir laiks Milleram. Gosavs Millers. Viņš tā gūs ķertus vārdus. 15 sekundes vēl bija jāspēlē līdz otrās trešdaļas beigām. Draugins. Uzlīd pretinieka aizsardzības zonā bīstams situācija un vārti. Izdodas Prizmas vienībai atgriezīt šajā spēlē un panākt 3-5 uz tablo. Mārtiņš Porēs tur nāca no rezervistu soliņa un ar tādu diezgan izteiksmīgu žestu rādīt tiesnešiem, ka Ripa vārtos ir nevis iedabūt ar nūju, bet iespērt ar kāju. Vārtām ieskaitīti. Netiek ieskaitīts, jā. Prizma atgriežas uzbrukuma zonā Zīlē. Zīle līdz pat vārtu priekšē tur atlāks ir Ripa izdodas noslaucīt to prom no savas vārtu priekš Zemgalei. Cīņa par Ripu Zemgales aizsardzības zonā, bet Roļs ar korpusu. Viesājies priekšā labi iespēja Jāgalnieki. Ārstāvgais metiens vārtī. Vītols raida Ripu vārtos un droši vien nopērk biļetu uz finālu Zemgales komandai. Millers. Jādā Ripu atgaļ Roķim. Pēdējais 10 sekundes. Alksnis. Metiens bīstam situāciju. Spēlē apakaļ un Alksnis izpildās zilās līnijas. Širokals. Iespēlē pa gaisu. Tagad iespēja Jāgalnieki gūt vārtus un vārti. Ar šo vārtu nocīmēs Jāgalnieki pieliek lielu traku punktu šai sērijai. Elvis Kaimiņš. Jūs Ripa pretinieka aizsardzības zonā. Aspēl apkaļ pārdēļ piespēl, tagad iespēja Kristiņā braidīt Ripa tāls priekš meties un vēl vien būtu vārti. Nesot vārds sargam vārtos. Kurbats savā laukumā uzņems Mogo LSPA, tur šobrīd Mogo vadībā ar 3-0, šeit Grauklis. Metiens un izdots gūt 3. vārdu Prizmai. Šajā vakarā esam noskaidrojuši pirmo
Optibet hokeja līgas fināliste Zemgale paspēja ar 8-3 izbraukumā Prizmu un sērijā svin uzvaru ar 4-0.